Līdz pat šim brīdim cilvēki ir sasnieguši tikai ļoti nelielu daļu no Zemes dzīlēm. Patiesībā dziļākais urbums, ko mēs esam izveidojuši, ir tikai nedaudz vairāk nekā 12 km dziļš. Tas jau šķiet ļoti dziļi, bet pat ar to vēl nav sasniegta Zemes garoza. Tas nozīmē, ka pat cilvēka izveidotais dziļākais caurums ir tikai neliels skrāpējums uz milzīgās planētas virsmas. Un tiem, kas nezina, mūsu Zemē ir 4 galvenie slāņi – garoza, mantija, ārējais kodols un iekšējais kodols. Iekšējais kodols ir pašā planētas centra. Un, ja tu mēģinātu rakt, lai sasniegtu iekšējo kodolu, tev būtu jārok aptuveni 6371 km dziļumā. Bet tas ir gandrīz neiespējami, jo dziļāk tu raksies, jo augstāka kļūst temperatūra un spiediens. Tāpēc arī ir daudz grūtāk nodrošināt apgaismojumu, gaisu, sakarus un kārtīgu aprīkojumu. Pat neliela kļūda var kļūt par iemeslu, kāpēc vairs nevarētu atgriezties uz virszemes. Un šajā video mēs apspriedīsim 10 dziļākās un bīstamākās vietas pasaulē, kuras cilvēki ir mēģinājuši izpētīt, izmantojot vienkāršus rīkus, modernus robotus, zemūdenes un jaudīgas urbšanas iekārtas. Tāpēc sāksim. 10. numurs. Dziļākais ar rokām izraktais aka. Budingdonā, Anglijā, ir aka, kas sasniedza gandrīz 392 metru dziļumu. Tās rakšana tika uzsākta 1858. gadā, lai nodrošinātu ūdeni darba namam, kurā toreiz dzīvoja un strādāja nabadzīgie. Viņi domāja, kā ātri sasniegs pazemes ūdeni, taču viņi turpināja rakt cauri biezam un sausam krītam. Viņi gandrīz 4 gadus strādāja, izmantojot tikai lāpstas, cirtņus, virves un spaiņus. Strādniekus nolaida šaurā bedrē, izrakto zemi un akmeņus viņi vilka augšā. 1862. gada 16. martā viņi beidzot sasniedza ūdeni. Saskaņā ar Ginesa rekordu grāmatu Vudinga Dīna aka sasniedza 391,6 metru dziļumu. Tā joprojām ir dziļākā aka, kas izrakta ar rokām. Tā ir vēl dziļāka nekā Eifeļa torņa augstums. Taču pats svarīgākais šī stāsta aspekts nav tikai tās dziļums. Tā tika izrakta vēl pirms parādījās mūsdienu urbšanas iekārtas. Tas nozīmē, ka katrs šī akas metrs tika izrakts ar cilvēku pašu spēkiem un vienkāršiem rīkiem. 9. numurs – robotizētā misija El Sakatona iekšienē. Tamaulipasā, Meksikā, ir liela ar ūdeni piepildīta iegrūma bedre, ko sauc par El Sakatonu. No augšas tas izskatās tikai kā apaļš ezers, ko ieskauj augi. Taču zem tā tumšajiem ūdeņiem atrodas gandrīz vertikāla bedre, kas sasniedz vairāk nekā 300 metru dziļumu. 1994. gadā alunirēji Džims Baudens un Šeks Ekslīs mēģināja to izpētīt. Baudenam izdevās sasniegt 281 metru dziļumu, pirms viņš atgriezās. Taču Ekslīs gāja bojā niršanas laikā. Viņš veica savu paša niršanu. Precīzs viņa nāves iemesls nekad netika pilnībā noskaidrots. Ir skaidrs, ka niršana lielā dziļumā ir ārkārtīgi bīstama, jo var rasties problēmas ar elpošanas gāzi, spiedienu, domāšanu un aprīkojumu. Tā kā dziļākās vietas cilvēkam vairs nav drošas, NASA finansēta komanda 2007. gadā izmantoja autonomu robotu, ko sauc par Deep Depth X. To nav nepieciešams kontrolēt katru sekundi no virsmas. Tas spēj izveidot karti, izvairīties no šķēršļiem un savākt paraugus atrodoties zem ūdens. Robots sasniedza dibenu, kas atradās starp 315 un 320 metriem no ūdens virsmas. Misija arī atrada mikroorganismus ūdenī un iegruvuma bedres sienās. Šāds robots ir svarīgs NASA, jo viņi to var izmantot, lai pētītu vietas, kur nav signāla un kur cilvēks nevar iekļūt. El Sakaton kalpoja arī kā izmēģinājuma vieta tehnoloģijām, kuras kādu dienu varētu izmantot pasaulēs ar biedējoši dziļiem ūdeņiem zem bieza ledus. Numurs 8. Rani bezdibeņa bezgalīgā mistērija. Čehijas republikā ir kāds parasts izskata baseins meža vidū, taču zem tā atrodas Rani bezdibenis, pasaulē dziļākā tieši izmērītā saldūdens sala. Tā nav izveidojusies tikai no lietus ūdens, kas nokritis no virspuses. Pētījumi liecina, ka liela tās daļa izveidojusies karsta un skāba ūdens dēļ, kas nāk no zemes dzīlēm. Ūdens pamazām izšķīdināja kaļķakmeni, līdz ala kļuva dziļāka un lielāka. To ir ļoti grūti izpētīt. Ūdens ir karsts un bagāts ar minerālvielām. Dažās vietās ir arī augsta oglekļa dioksīda koncentrācija, un kļūstot dziļākam, redzamība kļūst vēl sliktāka. 2016. gadā alā tika nolaists attālināti vadāms transportlīdzeklis. Tas sasniedza 404 metrus zem ūdens virsmas. Ja pieskaita sausās daļas augšpusē, kopējais izmērītais dziļums sasniedza 473,5 metrus.
taču ar to vēl netika sasniegts salas dibens. Tāpēc 2022. gadā ala tika atkārtot izmērīta un mērījums sasniedza 519,5 metru dziļumu. Tomēr tas vēl nav alas kopējais dziļums. Iespējams, tā ir dziļāka nekā rāda pašreizējie mērījumi. Jo dziļāk ceļš ved lejup, jo grūtāk zinātniekiem kļūst izmantot kabeļus, sonāru, robotus un niršanas aprīkojumu. Numur 7. Dīna zilās bedres tumšais dziļums. Bahamu Longailendā atrodas Dīna zilā bedre. Tās malā ūdens ir sekls un dzidri tirkīs zils. Taču tikai dažus metrus no krasta pēkšņi pazūd Baltās jūras gultnes. Tieši tu sākas gandrīz vertikāla bedre, kas sasniedz 200 metru dziļumu. Alunirējs Džims Kings sasniedza tās dibenu 1992. gadā. Tāpēc apgalvojums, ka neviens cilvēks nav redzējis dibenu, ir nepareizs. Dīna zilā bedre ir pazīstama arī kā treniņu un sacensību vieta dažiem no pasaules labākajiem brīvajiem nirējiem. Brīvajā niršanā sportists izmanto tikai vienu elpu. Viņš nirs lejā, izmantojot virvi kā vadotni, un pēc tam viņam jāatgriežās virspusē, pirms skābeklis viņa ķermenī pilnībā izsīkst. Jo dziļāk viņš nirst, jo vairāk gaisa plaušās tiek saspiests spiediena dēļ. Taču parasti visbīstamākā daļa ir izniršana. Tuvojoties virsmai, nirējs var pēkšņi zaudēt samaņu skābekļa trūkuma dēļ. To sauc par seklā ūdens ģībone, tāpēc profesionālajās sacensībās ir drošības nirezis, medicīnas komanda un stingri noteikumi. 2013. gadā Dīna zilajā bedrē pēc rekorda mēģinājuma gāja bojā sacensību brīvnirējs Nikolas Mebuli. Tas parāda, ka pat ja nirējs ir pieredzējis un viņam ir drošības komanda, pārāk dziļa niršana joprojām ir patiesi bīstama. Šī arī vairs nav pasaulē dziļākā zilā bedre, jo citās valstīs ir izmērītas vēl dziļākas. Tomēr tā joprojām ir viena no slavenākajām, jo dziļā bedre atrodas ļoti tuvu seklai pludmalei. No augšas ūdens izskatās drošs un mierīgs, taču zem tā ir 202 metru tumsa, spiediens un ierobežots laiks, lai atviestos dzīves. Numurs 6. 2 kilometrus dziļāk Krubera ala. Rietumu Kaukazā, reģionā, ko lielākā daļa pasaules atzīst par Gruzijas daļu, atrodas Krubera ala. To sauc arī par Voronijas salu. No nelielās ieejas kalnā ala stiepjas gandrīz 2200 metru dziļumā. Tas ir tā, it kā zem zemes novietotu gandrīz 7 Eifeļa torņus. Tā nav taisna bedre. To veido stāva šahtas, šauri gaiteņi, pazemes upe un daļas, kas pilnībā piepildītas ar ūdeni. Tāpēc visu alu nav iespējams izpētīt vienas dienas laikā. Ekspedīcijas komandas uzceļ nometnes dažādos dziļumos un izvieto garas virves vertikālajās daļās. Jo dziļāk viņi dodas, jo grūtāka kļūst saziņa un pārtikas, skābekļa balonu, niršanas aprīkojuma un citu piederumu nogādāšana. Ja kāds tiek ievainots pašā dziļākajā vietā, var paiet vairākas dienas, līdz viņi iznes ārā. 2012. gadā Ukrainas alunirējs Genādijs Samokins ienira gala sifonā, ko sauc par Two Captains. Sifons ir ejas posms, kas ir pilnībā piepildīts ar ūdeni. Tur nav nevienas vietas, kur varētu ieelpot gaisu, tāpēc nepieciešams izmantot alu niršanas aprīkojumu. Samokins nolaidās 52 metrus dziļi sifonā. Tādējādi alas reģistrētais dziļums sasniedz aptuveni 2197 metrus. Vairākus gadus Krubera tika atzīta par dziļāko izpētīto alu pasaulē. Vēlāk to pārspēja netālā sošā Verjovčina sala. Lai gan abas salas sistēmas joprojām tiek mērītas un pētītas, visbīstamākā Kruberas daļa nav tikai tās dziļums. Pastāv arī plūdu risks, augsts ūdens, akmeņa nobrukumi, šauras ejas un iespēja, ka aprīkojums var salūst, atrodoties ļoti tālu no virsmas. Zem tās nav iespējama ātra glābšana. Katram pētniekam jāpaļaujas uz savu apmācību, biedriem un līdzi paņemto aprīkojumu. Krubera ala ir pierādījums tam, ka zem mūsu planētas joprojām ir milzīgas teritorijas, kuras mēs pilnībā nesaprotam. Un tikai dažus kilometrus no šejienes atrodas vēl viena ala, kas ir vēl dziļāka un bīstamāka. Tā būs nākamā vieta mūsu atskaitē. Numurs 5. Pasaulē dziļākā zināmā ala. Arabikas masīvā, Rietumu Kaukazā, atrodas Vrelo-Verjovčina ala. Tā atrodas Abhāzijā, teritorijā, kas atdalījusies no Gruzijas, bet ko lielākā daļa pasaules joprojām atzīst par Gruzijas sastāvdaļu. 2018. gada martā Krievijas salu pētnieku grupa veica 12 dielu ekspedīciju, lai izmērītu tās dziļāko daļu. Viņi sasniedza 2212 metru dziļumu no ieejas. Tādējādi tā pārspēja iepriekšējo Krubera alas rekordu un tika atzīta par dziļāko tieši izpētīto alu pasaulē.
Tā nav taisna bedre. Pētniekiem bija jāiziet cauri nākamajam vertikālajam šahtam, šaurām ejām, slīdeniem asiem akmeņiem, pazemes upei un vietām, kur cilvēka ķermenis gandrīz nevar izspraukties cauri. Viņi izmantoja nostiprinātas virves, lai varētu nolaisties stāvākajās vietās. Ja virve ir nepareizi piestiprināta vai aprīkojums salūst, nav viegla veida, kā griezties virssemē. Viņi arī izveido pagaidu nometnes dažādos dziļumos, jo visa ceļojuma veikšana var aizņemt vairākas dienas. Visu pārtiku, apgaismojumu, baterijas, apģērbu, zāles, virves un sakaru aprīkojumu viņiem jānes no ieejas. Jo dziļāk viņi dodas, jo augstāks kļūst gaiss un ūdens. Apkārt nevienmēr ir mitra, jo mitruma līmenis ir ļoti augsts. Ir grūti izžāvēt drēbes un guļamais, tāpēc ķermenis ātri zaudē siltumu, ja aizsarga apģērbs nav kārtībā. Pastāv arī liels pēkšņa plūdu risks. Kad stipri līst, lai kalna virsotnē kūst sniegs, alā var ieplūst daudz ūdens, un pazemes upe var strauji pacelties. 2018. gada septembrī ekspedīcijas komandu Vreloverjovkinālā pārsteidza spēcīgas plūdi. Viens pētnieks gāja bojā, jo nepaspēja laikus izkļūt. Tas parādīja, ka pat ja eksperti jau zina maršrutu, ala var mainīties tikai dažu stundu laikā. Ja kāds tiek ievainots pašā apakšā, neviens helikopters vai transporta līdzeklis nevarēs iekļūt. Pacients ir jānes cauri šaurām ejām un jāpaceļ vairāk nekā 2 km pa virvēm. Glābšanas komandai tas var aizņemt vairākas dienas vai pat nedēļas. Līdz šim Verjovkina sala joprojām ir dziļākā zināmā ala, taču tas nenozīmē, ka tā ir pilnībā izpētīta. Iespējams, ir vēl citas šauras vai aplūdušas ejas, kur cilvēks vēl nav nonācis. 4. vietā – dziļākā zelta raktule pasaulē. Netālu no Kartltonvilas Dienvidāfrikā atrodas Emponen zelta raktuve. Tā ir dziļākā darbojošā raktuve pasaulē. Tās dziļākā raktuves infrastruktūra sasniedz gandrīz 4 km no virsmas. Tas ir dziļāk nekā daudzu kalnu augstums. Taču, nevis kāpjot augšup, strādnieki dodas lejup zem zemes. Lai nokļūtu savā darba zonā, nepietiek ar vienkāršu tiešu braucienu ar liftu. Kalnračiem jāizmanto vairāk lifti pēc kārtas, pazemes vilciens un citi transporta līdzekļi. Ceļš līdz darba sākumam var aizņemt vairāk nekā stundu, jo dziļāk viņi dodas, jo vairāk pieaug karstums no apkārtējiem tuneļus ieskaujošajiem akmeņiem. Dabīgā akmens temperatūra dziļākajās vietās var sasniegt vairāk nekā 60 grādus pēc Celsija. Cilvēks šādā karstumā ilgi strādāt nevar, tāpēc raktuvēs tiek izmantotas lielas dzesēšanas un ventilācijas sistēmas. Viņi sūta augstu gaisu un atdzesētu ūdeni pazemē. Lielie ventilatori izvada karstumu, putekļus, dūmus un bīstamās gāzes no tuneļiem. Ja dzesēšanas sistēma apstājas, vieta ātri kļūs bīstama karstuma un nepietiekamas ventilācijas dēļ. Ne visi zeltu saturošie iežu slāņi ir biezi. Dažās vietās zeltu saturošā ieža slānis ir mazāks par 1 metru biezumā. Kalnračiem tas jāseko šaurajos tuneļos un jālauž daudz akmeņu, lai iegūtu nedaudz zelta. Sprāgstvielas tiek izmantotas, lai sasmalcinātu cieto iezi. Pēc tam rūda tiek savākta un nogādāta uz virsmu apstrādei. Viena no lielākajām briesmām ieguvēm ir iežu trieciens. Sakarā ar milzīgo spiedienu pazemē klintis var pēkšņi plaisāt un izlidot no tuneļa sienām, tā it kā būtu noticis sprādziens. Ieguvis darbu un dabisko iežu kustību dēļ var rasties arī nelielas zemestrīces. Tāpēc viņi izmanto tērauda sietu, betonu, klinču enkurus, seismiskos sensorus un uzraudzības aprīkojumu, lai noteiktu, kura tuneļa daļa varētu iebrukt. Zem zemes ir arī avārijas patvērtnes kameras. Šeit strādnieki var paslēpties ugunsgrēka, iebrukuma vai ventilācijas problēmu gadījumā, kamēr viņi gaida glābšanas komandu. Dienvidāfrikā liela problēma ir nelegālie kalnrači, kurus sauc par zamas. Daži no viņiem iekļūst pamestajās raktuvēs, lai iegūtu atlikušo zeltu. Viņi var palikt pazemē vairākas nedēļas vai mēnešus bez legālas ventilācijas, drošības aprīkojuma un medicīniskās palīdzības. Tomēr nav pareizi apgalvot, ka pastāvīga pazemes pilsēta ar tūkstošiem nelegālo kalnraču pašos dziļākajos Ponengas darba līmeņos. Ponenga īpatnība ir milzīgā inženiertehniskā piepūle, kas nepieciešama, lai tā turpinātu darboties. Gandrīz 4 km zem zemes ir jākontrolē karstums, gaiss, ūdens, spiediens, elektrība un iežu kustība. Ja kāda svarīga sistēma sabojājas, vieta, kur cilvēki strādā katru dienu, var ātri kļūt neapdzīvojama.
Numurs 3. Otrā dziļākā okeāna dziļvaga dienvidu klusajā okeānā, netālu no Tongas un uz ziemeļiem no Jaunzēlandes, atrodas Tongas dziļvaga. Tā atrodas uz divu tektonisko plākšņu robežas. Šeit klusā okeāna plāksne pakāpeniski grimst zem blakus esošās plāksnes. Tās dziļāko daļu sauc par Horizon Deep. 2019. gadā Five Deeps Expedition izmantoja modernu sonāru, lai to izmērītu. Izrādījās, ka tā sasniedz aptuveni 10,820 metrus zem jūras līmeņa. Tā ir tikai otrā pēc Challenger Deep Mariānas dziļvagā. Šādā dziļumā vairs nav saules gaismas. Ūdens temperatūra ir tuvu sasalšanas punktam, un spiediens ir vairāk nekā 1000 reižu lielāks nekā virspusē. Cilvēka ķermenis vienkārši negrimst vai netiek saspiests, jo lielākā tā daļa ir ūdens. Taču tās ķermeņa daļas, kurās ir gaiss, piemēram plaušas un ausis, tiks ļoti ietekmētas. Parasta zemūdene var tikt iznīcināta uzreiz, ja tā nav īpaši konstruēta. 2019. gadā Viktors Veskovo sasniedza Horizon Deep jūras dibenu, izmantojot zemūdeni limiting faktoru. Viņa nolaišanās ilga gandrīz 2,5 stundas. Nonākot apakšā, viņš izstaigāja dubļaino jūras dibenu un mēģināja savākt iežu paraugus. Kamēr viņš tur atradās, radās problēma ar vienu no ārējām baterijām. Tomēr izturīgā titāna kamera, kurā viņš atradās, palika droša, un viņš atgriezās virspusē. Nav neviena uzticama avota, kas apstiprinātu apgalvojumu, ka 2022. gadā Tonga tranšejā tika reģistrēta kāda noslēpumaina skaņa, kuru zinātnieki nevarēja identificēt. Dziļajā okeānā patiešām tiek izmantoti hidrofonu, lai dzirdētu vaļu, zemestrīču, kuģu un citu dabas parādību skaņas. Taču avotā minēto neizskaidrojamo ierakstu nevar apstiprināt Embari publicētajā pētījumā. Nav nepieciešams izdomāts noslēpums, lai Tonga ieplaka būtu īpaša. Virs tās ir gandrīz 11 km ūdens, un tikai nedaudzi ir tieši redzējuši šo vietu. Otrajā vietā – dziļākais punkts tajā. Rietumu klusajā okeānā, netālu no Mariānas salām, atrodas Mariānas ieplaka. Tās dziļāko daļu sauc par Challenger Deep. Saskaņā ar mūsdienu mērījumiem tā sasniedz aptuveni 10,935 metru dziļumu zem jūras līmeņa ar nelielu pielaidi, jo šādos apstākļos ir grūti noteikt precīzu dziļumu. Ja zem tā novietotu Everesta kalnu, kalna virsotne joprojām būtu vairāk nekā 2 km zem ūdens. Apakšā temperatūra gandrīz sasniedz sasalšanas punktu un nav vairs pat vismazākās saules gaismas. Spiediens ir vairāk nekā 1000 reižu lielāks nekā virspusē. Katrai mazākajai zemūdens daļai ir jāiztur gandrīz 11 km ūdens svars virs tās. 1960. gadā Žaks Pikārs un Dons Volšs kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kas sasniedza Challengera dzelmi, izmantojot batiskafu Trieste. Viņa nolaišanās ilga gandrīz 5 stundas. Viņi palika jūras dibenā tikai apmēram 20 minūtes pirms sāka atgriezties augšu. 2012. gadā filmu veidotājs Džeims Kamerons kļuva par pirmo cilvēku, kurš viens pats nolaidās šeit, izmantojot Deep Sea Challenger. Taču apgalvojums, ka tikai 3 cilvēki ir sasnieguši Challengera dzelmi, ir nepareizs. Kopš 2019. gada ar limiting faktoru ir veikti daudzi veiksmīgi ienirtieni. Starp tiem, kas ir nolaidušies šeit, ir pētnieki, zinātnieki, astronauts un citi pasažieri. 2022. gadā okeānogrāfs Dons Raits kļuva par 27. cilvēku, kurš sasniedza šo vietu. Lai gan šķiet, ka jūras dibens ir tukšs, šeit tomēr ir dzīvība. Robotizētās misijas ir atradušas jūras gurķus, mazus vēžveidīgos, stārpus un mikroorganismus, kas spēj izdzīvot ārkārtīgi lielā spiedienā. Šie organismi paļaujas uz tā saukto jūras sniegu, sīkiem mirušu augu, dzīvnieku un organisko materiālu gabaliņiem, kas lēnām krīt no augstākām jūras dibena daļām. Ir atrasti arī plastmasas atkritumi un citi cilvēka radīti atkritumi pašās dziļākajās okeāna daļās. Tas parāda, ka pat vietu, kas ir gandrīz 11 km dziļa, joprojām ietekmē cilvēka darbība. Numurs 1. Dziļākais jebkad urtais caurums. Kolas pussalā Ziemeļrietumu Krievijā atrodas neliels tērauda vāks, kas iestrādāts vecā betona platformā. Tas izskatās kā parasts vāks, taču zem tā atrodas Kolas superdziļais urbums. Dziļākais vertikālais caurums, ko cilvēks jebkad izveidojis. Padomju Savienība sāka to urbt 1970. gadā. Viņi nemeklēja naftu vai zeltu. Viņa mērķis bija iegūt tiešus paraugus un labāk izprast zemes garozas sastāvu. 1989. gadā tās dziļākā daļa sasniedza 12,262 metrus. Tas ir dziļāk nekā Challengera dzelme.
taču caurums bija ļoti šaurs. Tā platums bija tikai aptuveni 23 cm. Šī ir tā daļa. Neviens cilvēks tur nav nokāpis. Tikai urbja uzgaļi un zinātniskie instrumenti ir sasnieguši dibenu. Tāpēc nav pareizi to saukt par dziļāko vietu, ko cilvēks pats ir sasniedzis. Šī ir dziļākā vieta, ko ir sasniegusi urbšanas tehnoloģija. Jo dziļāk urbis iegāja, jo grūtāks kļuva darbs. Katru reizi, kad bija jāmaina urbja uzgalis, vajadzēja izņemt ārā ļoti garo urbja cauruli. Ja aprīkojums apakšā salūst, var tikt zaudēti vairāki mēneši darba. Viens no lielākajiem pārsteigumiem bija temperatūra. Zinātnieki gaidīja, ka temperatūra sasniegs tikai apmēram 100 grādus pēc Celsija. Taču pašā dziļākajā vietā tā sasniedz aptuveni 180 grādus pēc Celsija. Sakarā ar lielo karstumu un spiedienu akmens kļuva mīkstāks un grūtāk kontrolējams. Urbšanas iekārtas atkārtoti salūza un iestrēga. Nav taisnība, ka visi urbja uzgaļi burtiski izkusa. Patiesā problēma bija tā, ka tie vairs nespēja darboties. Iespēja, ka iekārtas darbosies pareizi un ilgi tik lielā karstumā un kustīgā akmenī, bija ļoti maza. Projektā tika atklāti arī citi svarīgi fakti. Pētnieki neatrada gaidīto skaidro bazalta slāni zem granīta. Tas parādīja, ka ieža stāvokļa izmaiņas var izraisīt seismisko viļņu izmaiņas, nevis tikai pāreja uz citu iežu veidu. Viņi arī atrada mineralizētu ūdeni dziļās akmens plaisās. Iespējams, tas izveidojies no minerāliem, kas izdalījuši ūdeņradu un slāpekli, kā arī skābekli zem liela spiediena. Akmens paraugos, kas ņemti no vairāku kilometru dziļuma, tika atrasti arī mikroskopiski fosīlijas no senajiem jūras organismiem. Taču tās ir fosīlijas, nevis dzīvi organismi, kas dzīvo zem urbuma. Plaši izplatījās arī stāsts, ka zinātnieks it kā dzirdējis kliedzienus no zemes dīlēm. Saskaņā ar leģendu, viņi nolaida mikrofonu un ierakstīja cilvēku ciešanu skaņas ellē. Tas nav taisnība. Nav neviena zinātniska ieraksta, ka būtu izmantots mikrofons un nolaists pazemē, lai veiktu šādu ierakstu. Šī audio ieraksta ir tikai daļa no veca maldinājuma, kas izplatījās pa radio, televīziju un vēlāk arī internetā. Dziļā urbšana tika pārtraukta 90. gadu sākumā. Tas notika pārmērīga karstuma, tehnisko problēmu un finansējuma trūkuma dēļ pēc Padomju Savienības sabrukuma. Vēlāk vieta tika slēgta un atstāta novārtā. Līdz pat šai dienai urbums joprojām ir aizsegts, taču, lai gan tas sasniedza vairāk nekā 12 km, tas ir tikai neliels skrāpējums uz visas planētas. Zem kontinentālās garozes atrodas mantija, kas sniedzas gandrīz 3000 km dziļumā. Vēl dziļāk atrodas ārējais kodols un iekšējais kodols. Tas nozīmē, ka mums gandrīz nav tiešu paraugu no lielākās daļas zemes iekšienes. Šajā sarakstā esošās alas, raktuves, dziļvagas un urbumi ir pārāk dziļi cilvēkam. Taču, salīdzinot ar visu planētu, mēs joprojām esam tikai pašā virspusē. Zinātnieki spēj izmērīt zemes iekšieni, izmantojot seismiskos viļņus, gravitāciju, magnētiskos laukus un matemātiskos modeļus. Taču mēs to vēl neesam redzējuši tieši. Katru dienu mēs staigājam pa planētas virsmu, zem kuras slēpjas milzīga pasaule. Tā ir karsta, kustīga un gandrīz nepieejama jebkam, ko cilvēks ir radījis.